Šodien mēs esam atbraukuši Liepājas pusē, Durbē, maza, jauka, kompakta pilsētiņa ar brīnišķīgu ģerboni. Paskatāmies, ģerboni ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abolīši. Abolīši 7 skaitlis ir laime, un apēst katru dienu pa abolītim ir ļoti veselīgi. Nu, lūk, ļoti interesanti uzzināt, kā Durbe, tik maza pilsētiņa, dzīvo šodien pēc dažādām reformām. Reģionālās reformas, pēc tā laika, kad iestājās Latvija Eiropas Savienībā, kādi projekti te ir veikti, kas jauns, vārdu sakot, uzrunājam dažādus specialitāšu cilvēkus, lai uzzinātu ko vērtīgu un iedvesmojošu. Durbe, Durbe Latvijas mazākā pilsētiņa, kurā, es domāju, gan iedzīvotāji, gan arī Durbes viesi ļoti labi ir iepazinuši gan ikdienā, gan arī svētkos, kuri notiek gan vasarā, pavasarī, ziemā un rudenī. Durbe ir varbūt ir tāda paliekošas vērtības, jo mums ir ļoti daudz mākslinieki, mums ir vēstures cilvēki, mums ir valodnieki, mums ir cilvēki, kas Latvijai pazīstami un kuri vienmēr tiek arī atzīmēti un kuriem tiek rīkot pasākumi. Tāpat arī Durbe mums kā kultūras pilsētiņai ir svarīgi rīkot dažādas gan mazākus un lielākus svētkus, kas raksturo gan vietēju identitāti, gan arī varbūt ietverot plašāks, dažādas savādākas lietas, kas iekļaujās gan Latvijas mērogā, gan arī, protams, tālāk, lai šo te vietu atpazītu, par viņu vairāk uzzinātu un saprastu, ka Durbē dzīvo aktīvi, zinoši un arī, protams, cilvēki, kuriem Durbe ir droši vien svarīgi. Par to arī liecina aktīvais pašdarbnieku skaits, jo mums ir 10 kolektīvi, kuros piedalās gan vietēji, gan arī cilvēki, kas piebrauc no malas, arī no Liepājas. Un visu šo kopā veidojot, mēs varam teikt, ka dzīve Durbē, es domāju, ir aktīva, jo neparvelti mums ir šī iespēja radīt sev šo vidi, pateicoties gan cilvēkiem, gan notikumiem, jo tā tikai darot kopā šīs mazas un lielas lietas, mēs tiekam pie tādām vērtīgām atziņām, ka Durbē dzīvot ir tik tiešām labi, jūtamies labi un droši. Tātad mēs atrodamies Durbes pirmskolas izglītības iestādē Abolīts. Mēs lepojamies ar to, ka mums šajā mācību gadā ir 98 izglītojumie un 5 grupas. Un pašlabākie vecāki. Noteikti. Lepojamies to, ka mūsu iestādē, sākoties novada reformai, mums, pieņemsim, sociālais pedagogs ir no jauns atbalsta personāls. Jā, mums ir iespēja pedagogiem piedalīties tikšanās reizē un tikties kopā ar visiem Dienvidkurzemes pedagogiem. Tieši tāpat es ļoti priecājos, ka mums nav pazudis tā vēlme visu laiku uzlabot iestādes āru un iekšējo vidi. Jo arī šajā vasaras periodā mēs tiešām remontējām ezīšu grupu, gan pašu grupu iekšpusē, gan ārpusē. Tur mums ļoti daudz palīdzēja arī ar padomu, protams, arī mūsu pārvaldnieks, bet budžetā, protams, pašvaldība izdalīja līdzekļus, un tas mums ir par to prieks. Par mācību līdzekļiem mēs ļoti arī priecājamies, jo pašvaldība uzklaus mūsu vajadzības. Mēs daudz šogad vispār mēs varam priecāties. Mums ir trauku mazgājumās mašīnas piešķirts, kas mums nebija. Ja? Mums ir katrā grupā ir datori, projektori. Tikko saņēmām vēl vienu ekrānu. Un ekrānu šodien saņēma, jā, tā kā meitenes arī āra apmācību varēs nodrošināt. Un mēs priecājamies. Iet savādāk, kamēr mēs lēnām varējām pierast pie visas šīs sistēmas, bet es domāju, ka jau mēs ejam uz priekšu un ir jau skaidrs visi tie kopsaucēji, kā mēs strādājam.
padomu vienmēr mēs varam prasīt izglītības pārvaldei, un vēl, kas ir ļoti, ļoti liels nozīmīgs, ka es varu jebkurai izglītības iestādē, kas ir pirmskoliņā Dienvidkurzemē, prasīt pēc padomu. Vienmēr kolēģis ir ļoti atsaucījuši, tā kā par to īpaši paldies. Jā, es domāju, ka tas arī galvenais pluss ir, ka ģimene, tā saucamā ģimene, ir palikusi vēl lielāka un pieredzes apmaiņa ir vēl lielāka. Un varam tikties un pārunāt un gūt labumus savstarpēji. Jā. Darbojoties. Tad, ka mēs priecājamies par, ka mēs esam abolītī, jo, kā mēs redzam, abolīšu saima ir liela, 5 grupas, un katrs ar savu logo, karogu, tikai tagad vēl iestādē jātais savs. Vai ne? Nu tā. Nu, šis ir eksponāts numur 1 Durbes muzejā, jo viņš ir atrasts gadus 20 pirms Durbes muzeja dibināšanas, un pat ideja vēl tajā laikā nebija. Mistkastē. Un viņš ir necils un nesmuks, bet es pamanīju šo šķīvi un atpazinu, kas tas ir. Un, protams, es pārliecinājos otrā pusē. Un tāpēc, ka Durbē kara darbība nenotika, šeit kara laikā bija vācu karavīri, kuri atstāja savus mantas pēc kapitulācijas, un šo šķīvi ilgus gadus lietoja vecā no Padomju Savienības iebraukusī komunista Anna Alfredona Martīnova, izpildkomitejas priekšsēdētāja savā mājasaimniecībā. Un es domāju, ak, vecā labā komunista. Viņi paēda savu dienišķo zupu un nevis paskatījās uz Ļeņina bildi, bet noslaucīja vācu ērgli un dzīvoja mierīgi. Vēlāk viņi, protams, ielikt uz savu puķpodu un tā tas turpinājās. Un pēc viņas nāves viņas daudzas mantas nonāca atkritumos, un es garām iedams izglābu šo no pazušanas. Un tā viņš manā muzejā glabājas. Vēlāk citi līdzīgi trauki tika atnesti, kas Durbinieku mājās bija. Un šis ir stāsts. Nu, es to stāstu tiem, kas gatavojas kādreiz iet pensijā, lai viņi arī sākt jau tagad vākt kaut ko. Un varbūt būs muzejs, kur būs eksponāts numur 1.